Mīļa, vēstule ebrejiem mums atgādina, ka es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu. Brīnišķīgi panti. Tā kā mēs droši varam sacīt, tas kungs ir mans palīgs, es nebīšos. Tomēr cilvēks var dzīvot arī tā, it kā Dieva nemaz nebūtu. Tāpēc mums ir jāmācās dzīvot tā, ka bez Dieva ziņas nekas nenotiek mūsu dzīvē. Un pāri visai nedrošībai, mūsu šaubām, Bībele mums māca, ka pārliecinātība sākas tajā brīdī, kad mēs pazīstam, kāds ir mūsu Dievs. Es tagad to saku kristiešiem. Tad, kad tu zinās, kāds ir tavs Dievs, kad Dievs nekad nenokavē, kad uz Dievu vienmēr var paļauties, kad Dievs gādā par lietām pat fantastiski gādā. Ne tikai par vajadzībām, viņš arī kādu vēlmi tev piemet klāt, kur tu vienkārši pateicībā aiztais muti ciet. Tu nevari neko pateikt, cik Dievs ir labs šodien, bet tikai tad, kad tu pazīsti, kāds viņš ir. Un kad tu esi pazaudējis šo pazīšanās sajūtu, tad tev sirds sāk vilkt uz to, ko tev iespējams nevajag dzīvē.